Lakrosa vasaras festivāla turnīrā Jelgavā, kas norisinājās nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā, galveno balvu ieguva titulētā ASV komanda Gatorade. Turnīrā piedalījās Latvijas izlase un komandas no ASV, Kanādas un Polijas. Finālā Gatorade ar 14-6 uzvarēja Latvijas izlase, bet trešo vietu ieguva komanda Latvija United, kas ar 6-3 uzvarēja Poliju. Festivāla atklāšanā piedalījās Kanādas vēstnieks Skots Heteringtons, Polijas vēstniecības pirmais sekretārs Gregors Šopinskis, Jelgavas sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis un Lakrosa kluba Mītava prezidents Aigars Grīnbergs, kurš turpinājumā pastāstīs gan par to, vai turnīrs Jelgavā izdevās, gan par lakrosu kā sporta veidu pasaules mērogā. Izdevies ir noteikti, jo Amerikas komandas spēlētāji pirmkārt ļoti liela pieredze iedeva mūsējiem jaunajiem. Mūs redzēja, uz kurieni ir jātiecās, kas jau jādara, lai kļūtu labāki. Un neskatoties to, kā arī tā Gatorade komanda uzvarēja to turnīru, un Latvijas pirmā komanda palika otrajā vietā, un Latvijas otrā komanda spēja trešā vietā arī Polijas izlases uzveikt. Ļoti ceram, ka tas būs regulārs, ja varbūt ne ar šo komandu Gatorade, bet kāds regulārs turnīrs vasarā Jelgavā. Jo tas iedod ļoti lielu, pirmkārt, pieredzi spēlētājiem, otrkārt, sporta veidu atpazīstamībai iedod lielu tādu grūdienu, teiksim tā, ja, ka tas ir tomēr tāds notikums Latvijā. Dabūt ārzemju komandas, kas ir arī spēcīgākas, kā var mācīties, un tie, kas arī, kurus biznās ar līdzitēm runā, kas bija redzējuši gan, teiksim, mūsu spēles, varbūt arī, kas bija tikai no kaut ko televizora redzējuši, un no malas un teica, ka, ir interesants skatīties tādu līmeņu komandas, kā viņi spēlē. Pasaulē, Eiropā un pasaulē pēdējos gados šis sporta veids ir kļūst par visstraujāk augošo sporta veidu, citiem sporta veidiem, un Eiropā pār pat 30 valstīm jau spēlē šo sporta veidu. Vēsturiski Eiropā ir Anglijas kontinents, tad ir Vācija, Holande, Skandināvijas valstis, Zviedrija, Somija, pēdējos Dānija, Norvēģija ir tikko, ja, un tad, visa centrāla Eiropa būtībā arī spēlē. Un, jā, Austrum Eiropā ir Polija, Latvija, Krievija ir sākusi, kaut kādi iedīgi Ukrainā parādās, Turcija ir sākusi tikko, Bulgārija, Ungārija. Patiesībā tiek aptvērta gandrīz, pat jau lielākā Eiropas daļa. Un pasaulē, jā, un, protams, Kanāda kā lakrosa dzimtene, un Kanādas nacionālais sporta veids, un tad ASV ir ļoti izplatīts, ja kādreiz bija, kā sanāk, austrumkrastā, visizplatītākais, ļoti izplatīts. Ja tagad rietumkrastā nezināja, tad pēdējos 5 gados arī rietumkrastā viņš ļoti izplatās, tā būtībā aptver visu Amerikas kontinentu. Un, jā, arī viss turējās valsts, visa Meksika, Argentīna, visas apkārtējās ir sākušas. Lai būtu populārs, ir jāstrādā un ir jādabūna viņu vairāk universitātēs iekšā noteikti. Tas, kur attīstās visā Eiropā, Vācija, Holande. Skandināvijā tas ir ļoti plaši universitātes izplatīts. Amerikā praktiski laikam nav koledžas universitātes, kur viņi nespēlē. Tas ir to izplatību lielo. Arī Anglijā praktiski tas ir universitātēs arvien vairāk un vairāk tiek ieviešās. Ne tikai kā klubu sports, bet arī universitāšu līmenī. Un es domāju, ja mums izdosies arī Latvijas universitātēs dabūt iekšā, Valmierā universitātē sākās, Vidzemes augstskolā, respektīvi Jelgavas Latvijas universitātē ļoti daudz spēlētāju no citiem klubiem, kas atdodas mācīties spēlē, pieļauj, ka varbūt tur sāksies kāda komanda, un tad mums vēl jādomā kāda Rīgas universitāte un Ventspils, un tad jau tā aktīvākās būs. Tas, man liekas, tas virziens, uz ko strādāt ir. Sporta ziņu nobeigumā vēl kāda ziņa. Ņujorkas triatlonā no sirdstriekas miris kāds 64 gadus vecs dalībnieks, bet 40 gadus veca sportiste kritiskā stāvoklī nogādāta slimnīcā. Sacensību dalībnieks Maikls Kudriks bezsamaņā tika izvilkts no Hudzonas upes triatlona peldēšanas posma laikā. Slimnīcā viņš tika paziņots par mirušu un par nāves iemeslu tika uzskatīta sirdstrieka. Arī 40 gadus vecā dalībniece, kuras vārds netiek atklāts peldēšanas laikā, piedzīvojusi sirdstrieku, taču ārsti par viņas dzīvību vēl cīnās. Sacensību organizatori paziņojuši, ka peldēšanas posma laikā no ūdens tika izcelti un ārstu palīdzība bija nepieciešama 26 citiem dalībniekiem. Sacensībās startēja vairāk nekā 3000 triatlonistu. Te jāatzīmē, ka peldētāji Hudzonas upē veica vienu jūdzi jeb 1,6 km garu distanci. Tie bija jaunumi sportā. Uz tikšanos. Labvakar!
Latvijas Rādio 3 programma Klasika piedāvā. Sveicināti! Ar klasiskajai mūzikai veltītu stundas ceturksni studijā Gunda Vaivode. Ieklausies! Daba mums uzdāvājusi skaistu vasaru un prieks, ka to